2007. gada nogalē Latvija pievienojās Schengenas līgumam. Ko tas deva Bērziņu ģimenei un viņu draugam no Krievijas? Šis stāsts ir par to, kas mainījies šodien, kad esam Schengenā. Bet lūk, jau mūsu stāsta varoņi. Mani sauc Kārlis Bērziņš, un es esmu Latvijas pilsonis. Jā, viņš ir mans vīrs, un viņam visi dokumenti ir kārtībā. Bet es esmu Marija, un es esmu Latvijas nepilsone. Mani sauc Artūrs. Tie ir mani senči, un es ģimenē esmu pats galvenais. Man arī ir pase, un tā ir pie tēta. Es esmu Bērziņu ģimenes draugs. Saša iz Moskvы. Tātad Krievijas pilsoņus. Ak, skaistās āres rudenī. Mūsu varoņi ir apstājušies atpūsties. Par ko gan viņi spriež? Ko es saku, tas arī šajā ģimenē notiek. Pēc piknika mēs nedaudz brauksim pa šo šoseju līdz pat robežu kontroles punktam, un tur jau mēs būsim Lietuvā. Nē, Kārlis, davai iesim pa šito te taciņu. Tur ir tāda ļoti romantiska taciņa tieši pāri robežai. Es bērnībā tur govis ganīju, un davai iesim tur. Bet tur taču ir robeža, tur tak nevar iet. Kārli, kurā laikā tu dzīvo, ka tikai nedabūs sutu tagad? Nu, bet, Kārli, mēs taču tagad esam Schengenas valsts, un Lietuvā arī. Mēs varam šķērsot robežu jebkurā vietā. Paprasti, vienalga kā. Vai varam mēs tagad? Labdien. Protams, visās Schengena valstīs robeža vairs netiek kontrolēta. Tātad viņas var šķērsot jebkurā vietā un laikā. Starp citu, jums ir līdz pases? Nevajag uztraukties. Es te gribēju pabrīdināt, ka ar šo robežu ir nepieciešama pase. Es skatos, jūs esat Krievijas pilsonis. Dobrīt ziņ. Visi, kas atrodas Schengenas teritorijā, tās iekšienē var ceļot brīvi. Tātad arī šis Krievijas pilsonis. Es ceru, ka jums ir Schengenas vīza. Jā, nu re, viss kārtībā. Laimīga ceļa. Всего хорошего. Uz redzēšanos. Nu labi, tātad braucam pa mežiņu. Vai ne cakurīgi? Šķērsojot sauszemes robežu ar citu Schengenas līguma valsti, jāatceras. Pirmkārt, robežu var šķērsot jebkurā vietā un laikā. Otrkārt, dokumenti un personība uz robežas netiek pārbaudīti. Treškārt, ieceļojot un uzturoties citā Schengenas līguma valstī, līdzi jābūt derīgai pasei.